Čau, te Spektrs. Jūs tikko redzējāt katapultu, ko izgatavoja mūsu komanda. Šajā video demonstrēsim katapultas darbības principu, kā arī pastāstīsim par pieņemtajiem dizaina risinājumiem tas izstrādes gaitā. Aplūkosim to tuvāk. Katapulta ir uzdrukāta uz 3D printera un veidota no PLA plasmasas. Nekādu papildu modifikāciju nebija, tikai plasmasa. Viens no nosacījumiem bija priekšmetu izšaušana 30 grādu leņķi pret zemi. Lai to sasniegtu, tika modelēts mehanisms, kas aptur katapultas metojošo roku 60 grādu leņķi pret zemi. Ar matemātiskām darbībām varam secināt, ka šāviņš lidos 30 grādu leņķi pret horizontu. Lai sasniegtu aptuveni vienādu sakotnē šāvienu ātrumu, kas ir otrais nosacījums, tika pieņemts izvairīties no iespējāmas kļūmes cilvēcisku kļūdu dēļ. Proti, tika uztaisīts speciāls nolaišanas mehanisms, ar kuru iedarboties katapulta tika iedarbināta bez cilvēka iejaukšanas eksperimenta rezultātos. Gribas norādīt, ka mūsu izvēlētais šāviņš lido aptuveni 3 metru attālumā, kas mūsuprāt ir diezgan labs rezultāts. Visus izmantotos resursus atradīsiet zem video, kā arī 3. uzdevuma teksta aprakstā. Paldies par uzmanību, uz tikšanos!